Istabiņu kurināsim, siltumiņā rotaļāsim, ņemsim bilžu grāmatiņu, palasīsim pasaciņu. Gudriķis cēlās un iegāja savā kambarī. Kas gan viņam bija rokā? Neredzēti burvīgs balons, kas aukliņā grozīdamies saules apmirdzēts spīdēja un laistījās. Lūk, Gudriķis teica, šis nav parasts, bet gan sevišķs balons, pildīts ar brīnuma spēku. Tas tevi aiznesīs, kur tu vēlies. Lai kaut ko sasniegtu ar gribu, vien nepietiek. Vēl vajag arī varēšanu, vajag spēju gribēto sasniegt. Mans tēvs man iedeva zīmolu rokā, un tā, ziniet, es pie tā zīmoļa pieradu. Un nemaz nevar bez zīmoļa iztikt. Zīmulis, zīmulis, Sārtulis sauca lēkdams gaisā aiz liela prieka. Nu zinu, ka esmu zīmulis. Zinu, kam deru. Atceros, ko agrāk darīju. Ar mani var rakstīt un zīmēt. Lūk, ko visu laiku kāroju darīt. Nu esmu sevi atkal atradis. Tā gan Gudriķis sacīja. Vislabāk būtu, ja tu dotos pie sirmās rakstnieces, kur es pazīstu. Zinu, ka viņa raksta un zīmē ikdienas, bieži no rīta līdz pat vakaram. Ak, Sārtulis sajūsmā iesaucās. Tik tiešām rakstniecējas darētu vislabāk. Man jau nekad nav garlaicīgi, jo vienmēr ir tie pasaka varoņi ap mani. Un es ar viņiem sarunājos tā kā ar dzīviem. Autortiesība bezgalības balva Margaritai Stārastei Bordevikai par ilustrāciju plašo izmantojumu bērnu grāmatās. Darbi 2012. gadā reproducēti arī uz Maiznīcas Lāči ražoto cepumu knīpucis iepakojuma un papildus tam pievienoti arī kā atsevišķi izkrāsojamie zīmējumi bērniem.